Rīgā es dzīvoju nu jau 43. gadu. Strādāju šeit, smukajā veikliņā Lira, 2. gadu. Pavisam tuvu pie manām mājām ir ļoti tāda enerģētiska vieta, kā man šķiet. Tā ir piemiņas zīme autoram Jusuliani, kas viesojās Rīgā kā goda viesis Arsenāla kinofestivālā. Ikreiz, kad es eju garām vai tīšām vai ne, no tās piemiņas zīmes, no tā pieminekļa vietas nāk kaut kā tik ļoti pozitīva enerģija, ka es uzlādējos gīz uz visu dienu. Ņemot vērā, ka mans darbs ir diezgan tāds sēdošs, es cenšos tomēr arī par Rīgu pastaigāt. Un ir izveidojies arī no rītiem īpaši ceļš uz darbu. Es cenšos noiet gar autoru pieminekli. Un tad es dodos operas virzienā, jo gar opernam rīt stundās, kad es eju uz darbu, nāk uz darbu arī balerīnas. Un tās man liek ne tikai morāli izslieties, izstiepties, bet arī fiziski izstiepties. Un es gribu būt tikpat taisnīgs un skaists kā balerīnas, kas nāk uz darbu. Tas arī man iedvesmo. Tās pastaigas man sāk veidoties kaut kad jau pirms 3-4 gadiem. Es tagad sapratu, ka apmēram 1,5–2 stundas laikā Rīgas centrā es varu iziet kaut caur kādiem 5-6 parkiem, ja es nemaldos. Nu, tā pastaiga izveidojās tādu veselību. Vēl ir tāda interesanta vieta, kā Dzirnavu ielas un Strēlnieku ielas krustojums. Tur arī es pilnīgi jocīgi tādu enerģiju sajūtu. Tur vairākas ielas, tur vēl laikam Mednieku iela krustojās ar šīm nosauktēm, bet tajā krustojumā kaut kas ir. Par nožēlu man jāatzīst, ka es dzīvoju, varētu teikt, blakus kino muzejam. Pa virtuves logu es to redzu. Es redzu muzeja pagalmu. Es redzu, kā cilvēki dažreiz kaut ko svin, dažreiz vienkārši rosās, dažreiz kaut ko apspriež. Bet es vēl neesmu bijis kino muzejam, man ir kauns par to.